Dārgie mīļie, ir tāda Latvijā grupa Mazais princis. Viņi katrā koncertā uzrunā auditoriju dārgie mīļie, un tad ļoti izceļ sievietes. Kaut kāds viņiem tāds niķis. Man ļoti simpatizē. Kaut es neesmu sieviete, bet es piekrītu viņiem, ka katrs cilvēks šajā pasaulē ir ienācis caur sievieti. Un es ļoti nopriecājos, ka šajā panelī nav tikai veči. Tas tomēr būtu diezgan skumīgi, vai ne? Tā kā jūs redzat panelistus, jūs redzat viņu vārdus. Es varu, protams, arī no savu scenāriju norakstīt. Tad Jānis Vanaks, kur jūs tikko redzējāt uz skatuves. Nē, viņš nekāpa uz skatuves. Jūs pamanījāt, ja? Viņš iegāja publikā, tā kā tāds amerikānis. Ja? Tā viņi dara. Ārkārtas situācija eksperts Jānis Vanaks, Kasī Burdešs no Somijas, Laureāla Lietišķo zinātņu universitāte, Vitālijs Rakstiņš, kuru arī mēs redzējām jau šorīt uz skatuves. Viņam dažādas lomas, bet īsi nosauksim par drošības ekspertu. Ojārs Stūre, krīzes menedžmenta treneris un konsultants, un Inita Drēzdiņa no Orklas. Kaut ko ar krīzēm jūs tur darat, vai ne? Vai plānojat? Man tā īsumā iepazīstināt. Darīsim tā. Es ļoti gribētu arī jūs iesaist turpmākās pusstundas laikā. Sāksim ar mūsu panelistu tādu kā Latvijas pateikt, paziņojumu, lozungu, bet tādu izvērstāku. Katram dažas minūtes brīvi iepazīstinot ar sevi, savu lomu krīžu pārvaldības tematikā, un tad jau pieķersimies jautājumiem no manas puses, un arī ceru no auditorijas puses. Sākam ar jums? Kaut kā tā sanāca. Mazliet par sevi, tiem, kas varbūt nebija rīta daļā, un par tematu. Okay. Jā, Vitālijs Rakstiņš. Vitālijs Rakstiņš, Vairākas Cepuras, kā bija minēts, esmu aizsardzības ministrijas darbinieks jau 16 gadus, vadīju krīzes vadības departamentu, organizējam daudz mācības, un tā skaitā ar to visu jau stāstu par noturību. Un paralēli arī gan strādāju universitātē, gan citur nodarbojos ar pētniecību tieši par krīzes vadību un darbības nepārtrauktību. Tā kā noturība, darbības nepārtrauktība ir tie pamatā lietas, ar ko es strādāju. Ja Vitālijs satiek kādu paziņu, kurš zina, ar ko nodarbojoties, un viņš prasa, kā man gatavoties krīzēm, gan privāti, gan varbūt korporatīvā līmenī, kas ir tās pirmās lietas, ko viņam atbildat? Pirmkārt, daudz, kas jau tika parādīts, bet man liekas, pirmais vispār tā... Ar to viņš nedzirdēja, viņš nebija. Man liekas, pats galvenais ir tā mindset maiņa, kas neatlikt to uz pēc tām, bet neskatīties uz tiem visiem drošības brīfiem, gan kiberdrošību, gan pārējo uz tādu regulāru mocību, kas ir, ko darba devējs uzspiež iziet cauri, bet saprast, ka tas tiešām ir vajadzība, un principā mēs dzīvojam ar vien nedrošākā pasaulē, tā kā viss, kas bija jādara jau vakar. Par šo vēl viens papildu jautājums. Mēs dzīvojam arvien nedrošākā pasaulē, bet vai tiešām? Vai nav tā, ka tas ir iespējas, tāpēc, ka tagad informācijas plūsma ir daudz tuvāk pienākusi mūsu prātam, tad rokas stiepienā attālumā vienmēr ir ziņas, ja gribas, un arī, ja bezmaz negribas. Vai tiešām pasaule ir kļuvusi nedrošāka? Atsaukšos ne uz sevi, bet uz autoritātiem, respektīvi tie pētījumi, ko es biju minējis, vai tie pasaules risku izvērtējumi dažādas organizācijas, viņi atzīst, ka mēs dzīvojam polikrīžu pasauli, respektīvi, kur tā problēma, ka tas krīzes notiek vienlaikus, un mēs nevaram prognozēt visus kaskadējušus efektus. Attiecīgi, tas viens noteikti dzīvojam nedrošākā, vai varam sagatavoties, noteikti kaut ko varam darīt. Tā kā, nav jābaidās, vienkārši jāatzīst, ka ir tādi riski un jāvēršas pret viņiem. Uztaisim ātro socioloģisku aptāju. Ja piekrītat tēzē, ka pasaule ir kļuvuši nedrošāka, lūdzu paceliet roku. Pavisam vienkārši. Un tad otrādi, ja nepiekrītat, tad vairākums liecas piekrist. Iespējams, tas bija lektora spiediens un autoritāte, kas lika jums šādi nobalsot savā ziņā. Labi, Ojār, mēs jūs neredzējām vēl pagaidām uz skatuves šai dienā, bet tas mirklis ir ienācis. Jā. Sveiki, mans vārds ir Ojārs Stūre. Es esmu, tas arī, kas tur rakstīts, tas daudz maz atbilst īstenībai. Tātad es ar krīžu vadību nodarbojos ikdienā, pareizi sakot, gan ar konsultācijām šajā jomā, gan ar apmācībām. Mācu gan privātus uzņēmumus, gan apmācu gan privātus uzņēmumus, gan valsts iestādes. Un pasniedzu arī dažās Latvijas augstskolās reizēm tieši par krīžu vadību.
Man jautājums, droši vien tas ir nereiz vien prasīts jau dzīvē, kā nonāk līdz kaut kam tādam. Diez vai tas bija tā bērndārzā, zināja, ka būšu krīzes menedžmenta treneris, vai ne? Jā, tas notiek tad, kad tu tuvāk, ja? Okay, es atvainojos. Tas notiek tad, kad tu saskaries ar pāris krīzēm, veiksmīgi vai neveiksmīgi izēj viņām cauri un saproti, ka tas ir baigi interesanti. Tas krīzes ir baigi interesantā lieta. Bet man pašam personīgi tā interese radās tajā brīdī, kad es apjautu, ka krīzes tie nav tādi vienkārši ekspromta notikumi tikai. Viņi tādi, protams, ir, bet ne tikai. Bet ka tas ir kaut kas vadāms, ka tas ir tāds vadāms process un ka tur to var šai sakarā darīt. Labi, šis ir ļoti provokatīvi, krīze kā vadāms process, kontraintuitīvi. Man šķiet, nē, tā nav. Bet, manuprāt, ka Jānis ļoti labi pastāstīja jau pirms iepriekšējā sadaļā par to, ko varētu darīt. Viņš minēja arī vairākas lietas, ko varētu darīt pirms krīzes, pirms vēl tā ir notikusi. Tad viņš arī minēja daudzas lietas, ko varētu darīt arī pēc tam. Pilnībā tam visam piekrīt. Protams, kā jau viņš teica, tad pusstundā tur to nevar visu izstāstīt un tur ir vēl daudz vairāk. Bet jā, krīze ir vadāms process un to līdzīgi kā finanšu plūsmu arī to var plānot un tur var šo to darīt. Jā, labi, paldies. Inita, varam turpināt ar jums? Jā, labdien, man sauc Inita Rēziņa, kā tik minēts, es pārstāvu uzņēmumu Orkla, Orkla Biscuit Production. Mēs esam ražojoši uzņēmums. Uzņēmumā ir vairāk kā 300 cilvēki, tātad mēs esam liels uzņēmums, un es pati atbildu par piegādu ķēdes plānošanu, loģistikas plānošanu, un arī pārstāvu vadības grupu, un esmu valdē, tātad gan profesionāli, gan arī kā administratīvi esmu tiešā veidā saistīta ar riskiem, krīzēm. Un, kā es minēju, ja mēs esam ražojuši uzņēmums un esam piegādes uzņēmums, tad riski un krīze pastāv katru dienu, jo ir iesaistīts gan ražošanas mašīnas, gan informācija tehnoloģijas, gan gal galā arī cilvēcisko faktoru neviens nav atcēlis. Kad jums bija kāda pēdējā krīze? Šodien? 20 minūtes pirms es ierados uz šo planu, vēl mašīnā bija, tā teikt, jārisina. Un arī papildus tāpat kā Ojārs, esmu pasniedzēja Rīgas Tehniskajā universitātē loģistikas un starptautisko ekonomisko sakaru studentiem. Un tur ļoti zinoši jaunieši un ļoti zinātkāri jaunieši, gan par procesiem, gan arī bieži vien uzdod jautājumus, kas saistīti, kā mēs, kā uzņēmums, risinām vienu vai otru situāciju, kas ir saistīta ar krīzēm. All right, Kasi, your introduction and initial statement on management of different crisis situations. Yes. Okay. Hello. So it's okay. Hello, Kasi Burdas. Yes, and I'm a senior lecturer and degree coordinator for the English-speaking Safety, Security, and Risk Management program at Laura University of Applied Sciences. It's in the Helsinki area, and crisis management as part of various functions is one of our things that we need to take into account when we're teaching in teaching stuff within risk management. My background previously was in the City of Helsinki Rescue Department as a chief fire safety inspector, and before that mostly in private security and private security training. So including some of this crisis stuff. In comparison, how was it public sector, rescue services, and before that private, and nowadays educational field? I mean, you've seen all the stakeholders, I believe. Do you miss private sector perhaps, or public service? Partly, but there are three good things in being a teacher. They are called June, July, and August. So that's always a bonus. But honestly, and I think this is a good spot for me. Good spot for me for the teaching of the new students, and a lot of my students have taken the positions that I've previously held, and guiding them. I think that's where I've stayed the longest, over 10 years now. So
Must be it. That was worth it. Must be it. Jā, okay. Jāni, mēs jau tevi tikko redzējām, bet daļa publikas nomainījās. Tad mazs intro un varbūt kaut kas par tematu. Labdien! Cik daudz ir tikko pienācis klāt šim panelim? Varbūt var pacelt rokas. Ok, ļoti jā, daži ir. Paldies jums. Mans vārds ir Jānis Vanaks. Es esmu uzņēmējs un ārkārtas situāciju eksperts. Es gribētu sākt to savu sakāmu ar to, ka pasaule tomēr joprojām ir ļoti jauka vieta. Mēs dzirdējām diezgan drūms visādas lietas, bet tiešām pasaule ir ļoti jauka vieta, it sevišķi tiem, kuri ir sagatavojušies. Ja? Un man ir bijis tāds pagodinājums palīdzēt sagatavoties tieši krīzēs ļoti praktiski. Ja? Gan aviācijas, gan mazumtirdzniecības uzņēmumiem, gan veselības aprūpes uzņēmumiem. Un arī papildus tam es visā pasaulē palīdzu IATA, kuri man nosūta uz kādu nosacītu karstu punktu un ātri apmācīt kādu uzņēmumu vadītājus un restruktūrizēt. Un papildus tam es arī... Kas būtu karsts punkts aviācijā? Tur, kur jau kaut kas ir nokritis, vai tur varētu... Tie, kas grib pārbaudīt, vai viņi var būt droši tajās situācijās, kad viņiem būs tas negadījums. Jā. Un tā ir tā ļoti lielā tāda filozofiskā lieta, kas ir svarīga. Patiesībā, kas ir visai rietumu pasaulē ļoti raksturīga. Mēs domājam par to nevis, ja būs negadījums vai ja būs krīze, mēs domājam tad, kad būs krīze. Mēs domājam, kad būs krīze. Bet man patīk ļoti, es gribētu teikt, es varētu paust savu komplimentu Vitālijam. Man vienkārši ļoti jau kad 5 gadus vai vairāk ļoti patīk tas, ko viņš dara. Viņš tiešām to arī stāst un strāda uzņēmējiem, rāda kritiskās infrastruktūras organizācijām. Es domāju, ka tiešām to vajag novērtēt ļoti, ļoti augstu. Tas ir ļoti grūts darbs, dažreiz tas ir tā kā Don Kihotis darbs. Tā cīņa ar veidzirnavām, bet es pat domāju, ka mēs esam pelnījuši. Viņš ir pelnījis aplausus no šeit visiem. Tā kā tas ir tāds, tas ir arī tieši tas, ko dara arī aviācijā. Viņi zina, krīze būs. Jautājums, mēs dažreiz nezinām, kad viņa būs, bet mēs zinām, kādi ir tie soļi, kā mēs tai krīzei sagatavosimies. No tā izriet mans nākamais jautājums gan Jānim, gan pārējiem panelistiem. Jūsuprāt, jo aviācija, vismaz tā šķietam no malas skatoties, ir tāda nozara, kur tiešām tur bezmaz jebkurš scenārijs tiek tur reglamentēts, tur cilvēki tiek gatavoti, apmācīti. Bet kā ir citās jomās? Vai mums ir vēl tādas paraugu jomas? Vai varbūt ir industrijas un nozars, kur mēs acīm redzami, kur kliboja, ceļš, ja mēs runājam par Latvijas un varbūt reģionālu kontekstu. Kā ir citās nozarēs? Jā, lūdzu. Jā, es tieši gribu uzteikt aviācijas nozare, jo, man liekas, pats galvenais, visam nozarim ir kaut kāda analīzes un krīzes plānošana, krīzes komunikācijas plāni. Bet tas, ko dara aviācijas nozare, ka viņi, man liekas, galvenais spēks ir, ka viņi nekavēties ievieš tos lessons identified. Respektīvi, visi saprot, ir kaut kāda krīze, ir kaut kāda secinājumi, bet aviācija viņi ievieš tos nekavēties, jo no tā ir atkarīga cilvēka dzīve. Ja ir kaut kāds incidents, jūs pēc kāda mēneša jau redzēsiet visas lidmašīnas, tas būs iestrādāt procedūras vai būs kaut kāds izdarīts. Tā kā, man liekas, tas ir viņu galvenais tāds benefits. Nozares, kas varētu būt arī līdzīgi gatavās vai vismaz proaktīvi domājušas. Es noteikti teiktu, ka tas finanšu sektors, banku sektors apdrošinātāji, jo viņiem darbs saistīts ar to risku izvērtēšanu, līdz ar to viņi ļoti proaktīvi, es domāju, skatās arī un analizē pat vairāk nekā valsts institūcijās šādā. Bet papildus tam arī... Viena nozara tikai. Es neesmu teikt pesimistisks, ka tikai tās nozars vien. Tāpat ir arī, protams, ķīmiskā rūpniecība, tāpat arī ir naftas rūpniecība, naftas ieguva, tad enerģētika ļoti daudz. Mēs daudz arī nezinām. Man viens no maniem nesenajiem klientiem bija ārkārtīgi liels, daudz miljārdu mazumtirdzniecības uzņēmums, globāla ķēde. Jāatzīst, ka gan bija interesanti nianses. Parasti man piezvan tad, kad ir jau bijuši bojā gājušie. Ja, tad uzņēmums ir kaut ko gatavs darīt, mainīties, restruktūrizēt visu vadības līmeni. Dažreiz tas notiek tā, ka man pieaicina pat kļūt par daļu no uzņēmuma valdes vai vadības, dažreiz vienkārši kā ārēji konsultanti. Bet tas bija
ļoti patīkams gadījums, kad daudz miljārdu uzņēmumu saprata, ka viņi to piezvanīja pirms viņiem bija bojā gājuši. Viņiem bija tā filozofija, ka nevis vai būs, bet tad, kad būs. Jā, kad būs. Un arī, protams, bija ļoti labas iekšējās zināšanas jau iepriekš, kā viņi bija sagatavojušies. Bet es domāju, ka tā gaisma tuneļa galā pilnīgi noteikti ir. Manā iepriekšējā prezentācijā minētais trīs cilvēku uzņēmums, kur ir gatavi to darīt. Tā ir ļoti laba gaisma tuneļa galā. Te, protams, ir svarīgi tas, ka 3 cilvēku uzņēmumam nekad nebūs tie resursi, nekad nebūs varbūt tās zināšanas, bet kas viņiem ir svarīgi, ja mēs veidosim tādu sinerģijas kultūru visā reģionā, tad tā gaisma tuneļa galā viņa nāks arvien tuvāk. Ja? Tas stāsts par mentalitāti droši vien. Varbūt nav tie resursi, bet tev ir tā domāšana tāda. Un es gribu te mazliet tomēr vēlreiz tādu treknu līniju pasvītrot. Ja, ka tā sinerģija un tāda sadarbības kultūra mums ir jāveido. Un ļoti iespējams, ka šī konference ir viena platforma, kur mēs varam apmainīties labām domām. Bet man ir pārliecība, ka tas var izaugt daudz lielākā mērogā. Tā var būt arī, piemēram, vesela Ziemeļa Eiropas organizācija, kur strādā tieši ar noturības jautājumiem, ārkārtas situāciju jautājumiem un regulāri tur apmainās tādā drošā vidē, kur tas konfidenciālā vidē. Ja, tā kā tā progress ir te iespējams diezgan liels, it sevišķi ņemot vērā, ko iepriekš visi pieminēja, ka tas pieprasījums ir, tā aktualitāte ir arvien lielāka. Jā. Inita, es lasu jūs to aprakstu, un man ir jāpajautā, jūs taču neražojat tikai cepumus. Arī vafels. Bet tā nav tā orkla, ko tur visu kaut kur redz uz visādām etiķetēm? Respektīvi, uzņēmumu, kur es pārstāvu, tas ir lielākais Ziemeļa Eiropas vafeļu un cepumu ražotājs. Okay. Pat atrodas Ādažos. Tur tak tie čipsi ir, un kas tur vēl nav? Arī čipsi ir, bet teiksim, es pat personīgi esmu vadības komandā. Labi, jebkurā gadījumā tā ir pārtikas ražošana. Jā. Es nedzirdēju pārtikas ražotājus starp nozarēm, kur būtu tā diezgan labi pietuvinājušies aviācijas līmenim. Vai jūs oponētu un teikt, nē, mums tur arī vesela procedūras reglamenta un domāšana? Es domāju, ka es noteikti oponētu un es klausījos teiktajā, jo mēs redzam publiskās industrijas, kas mūs personīgi ietekmē ikdienā. Ja? Bet pārtikas ražotāji ir lielā mērā, varētu teikt, veikuši ļoti liels uzlabojums tieši risku un krīzes vadībā, un tas ir lielā mērā saistīts ar uzņēmumu atbildību pret darbiniekiem, pret akcionāriem un vienā vārdā nosaucot, tā ir korporatīvā sociāla atbildība, kas nav tikai uz papīra, bet kas ir arī dzīvē. Jo, lai būtu laba korporatīvā sociāla atbildība vai uzņēmums to varētu pārstāvēt bez tāda kārtīga riska un krīžu vadības plāna, nemaz tas nav iespējams. Jo mēs runājam, es iepriekš minēju, ka mums ir 300 cilvēki, mums jāparūpējās, lai viņi zina katrs, ko viņš dara. Mums ir informācija tehnoloģijas sistēmas, mums jānodrošina, lai mūsu dati būtu drošībā. Un ir arī ieguldījumi, kas ir bijuši ļoti lieli arī infrastruktūrā un tehnoloģijās, un par to arī ir jādomā. Tā kā plāns ir, jo, ja godīgi, ja vienlaicīgi uzņēmumā atrodas 100 cilvēki, darbojās 11 ražošanas līnijas, tad bez tāda riska vadības un krīžu plāna tas nav nemaz iespējams. Jūs minējāt tos 300 darbiniekus vai vienlaicīgi 100, un es mēģināju uzreiz iztēloties, viņi beiguši darba dienu, vai varbūt darba dienas kādā pauzē, tu noķerēs rokas cilvēku, iedod viņam scenāriju, un viņš, es zinu, kas man tagad jādara. Vai jūs tā kaut kā darāt, testēt, pārbaudīt? Es pieņemu, ka jā, vienkārši gribētu dzirdēt, kā tas notiek. Jā, tas, protams, notiek, un es saviem studentiem Rīgas Tehniskajā universitātē vienmēr saku, ka jebkurš uzņēmums, jebkurā uzņēmumā ir, lai arī cik tas garlaicīgi izklausītos, ir procesi, ir aprakstīti procesi, ar ko mēs sākam šodienas maiņu, ar ko mēs beidzam, un kam kurā brīdī kas ir jādara. Un ir pašā uzņēmumā arī ļoti daudz instrukcijas, kas varētu atkal izklausīties ļoti formāli, bet tajā brīdī, kad cilvēks pieiet pie ražošanas līnijas, kā es minēju, tās ir jaunākās tehnoloģijas, tad viņam ir priekšā instrukcija, kur pogi jānospiež, un viņam ir skaidrs zināms, līdz kuram brīdim viņš drīkst tās pogas spiest. Un kad jau ir iestājies tas risks vai tā nosacīta lokālā krīze, ka viņa kompetence vairs jau nav pietiekama, lai viņš to varētu darīt. Un līdz ar to vēl vakardien mēs runājam vadības komandā, ka vienas nedēļas laikā mums speciāla komanda uzraksta 100 instrukcijas, 100.
Tā kā katru nedēļu? Jā, katru nedēļu, jo jūs Tas ziniet... ir kā 100 reizes 52 nedēļas, katru gadu cik jauns? Mēs esam jauns uzņēmums, gan jau kaut kādā brītiņā apstāsimies ar to 100, bet ko es gribēju to teikt, kad īstenībā katram cilvēkam, kas atnāk savā konkrētajā jomā strādājot, viņam ir jāzina, kur pogu jānospiež. Un manā komandā par informāciju tehnoloģijām runājot, mums ir katram skaidri pateikt, cik tālu mums ir tā atbildība vai iespēja redzēt uzņēmumu datus, pat lai kāds nevarētu piekļūt datiem, kam viņam nav jāpiekļuva, un nerada krīzi vai risks tas, kas var rasties uzņēmumam. Tā kā ir, kā es minēju iepriekš, procesi ir ļoti svarīgi, bet arī dokumentēti procesi. Ja to nav, tad krīze ir gatava uz līdzenas vietas. Cik interesanti, vai ne? Tā viela pārdomām. Jūs pārdomājat kaut kādas varbūt savus jautājumus, kamēr mēs te būs tāda iespēja noteikti. Ojār, vai kas piebilstams? Tas atgādināšas jautājums bija par industrijām, nozarēm, kuras ir gatavākas un kuras varbūt tieši ir ļoti negatīvas jūsuprāt. Es domāju, tās gatavākās mēs jau minējām, un var piekrist Intai, ka noteikti visā, kas attiecās uz pārtiks produktiem, tad tur, es domāju, tur ir viss samērā lielā kārtībā, un jā, ar procesiem, kad vienīgi atšķirībā no aviācijas, kur arī procesi tiek regulēti, iespējams, ka jūsu nozarē tur vairāk jāstrādā pašiem pēc pašu iniciatīvas, vai ne? Jo, manuprāt, gan aviācija, gan bankas, tās nozares, kur šo te gatavību pieprasa. Ja? Un ar to varbūt arī varētu ar to arī tās pārējās industrijas atšķirās, ka citās nozarēs tur jānāk ar savu iniciatīvu, lai tām krīzes situācijām sagatavotos. Bet runājot par gatavību krīzes situācijām, es gribu pievērst uzmanību, ka jā, pagājušā gada nogalē es ar dažiem saviem dombiedriem mēs veicām tādu kā pētījumu par to, cik tad gatavs ir organizācijas Latvijā krīzes situācijām, kāda ir šī krīzes gatavība, centāmies to izmērīt. Un es tagad neatceros no galvas skaidrs par maziem uzņēmumiem un mazām organizācijām, bet tieši runājot par vidējām un par lielām organizācijām, šis te koeficients, krīžu gatavības koeficients mums sanāca ikurāt 1/3, respektīvi 33%. Un ko tas pasaka? Ka tas ir tas, ka tik daudz organizācijas starp vidējām un lielām organizācijām, kurām ir vismaz trīs krīžu gatavības elementi. Piemēram, krīžu vadības plāns, viņiem ir krīžu vadības komanda, un runājot par plānu, tad plāns ir vismaz gadu jauns, ja, vai vismaz pēdējos 12 mēnešos aktualizēts, ir krīžu vadības komanda, ja, un ir notikušas apmācības pēdējo 12 mēnešu laikā. Ja. Tas ir varbūt tas izējas punkts, no kura mēs varam sākt un skatīties tad tālāk, kā šis te koeficients attīstīsies. Ceru, ka izdosies šādas līdzīgas pētījumus veikt arī turpmākajos gados. Manuprāt, ka tas ir tas, ar ko mums ir jārēķinās īstenībā. Es varbūt neesmu tik optimistisks, tādēļ, ka jā, man visu laiku pa galvu grozās šis skaits 1/3. Respektīvi 2/3, kurām nav. 2/3, kurām nav. Jā. Jā, un to mēs varējām redzēt arī šeit zālē, kad zālē jautāja, cikiem no jums tad ir šie krīzes gatavības plāni un cik ir tās komandas un tā tālāk. Jā. Manuprāt, jā, nebija daudz. Nebija daudz, jā. Kasī? Anything to add or reflect on what was said about industries and overall trends? Yes, maybe in short, maybe not discuss any specific industry, but I'll just say something that's pretty good, at least in Finland, but also, as I understand, in Nordic and Baltic countries, and what we need to cultivate more and is interdepartmental cooperation would be public and private. And I think that's one of the important key points. Like you go to Italy, the carabinieri even literally cannot talk with the local police, for example. And they have disputes over things and what they need and can do. So the model, like
models that we have here, where we can sort of train each other and have these pools of experts and change information. And that's one of the, like, for example, after COVID-19 and the discussion in Finland about, well, after, how did we do? All of the the crisis training in advance and turning it to how was handling the pandemic was a lot easier when you knew the people already. Even if you trained previously, like for a major accident or like a nuclear accident or war, that helped quite a bit to get to know the people, get to know the organization, what is everyone's responsibility, and get those logistics chains going, etc. Labi, šobrīd varbūt mēs varam pievērsties auditorijas jautājumiem. Jūs gaidījāt, vai ne? Kad būs šī iespēja ļoti labi. Jā, mums vajadzētu mikrofonu. Jā. Edmunds Āķītis, arī krīžu vadības eksperts, pat labi dzīvoju un strādāju Gruzijā, palīdzu civilās aizsardzības institūcijai Gruzijā. Pirms tam līdz 19. februārim strādāju un dzīvoju Donbasā, un beidzamais mans treniņš krīžu vadības jomā bija Mariupolē. Šodien, redzot un dzirdot šīs prezentācijas, es aizdomājos par to, ka mēs runājam par dažādiem apdraudējumiem, bet varbūt mums ir jānosauc arī karš kā apdraudējums. Un tas tajā ziņā arī, ka es redzu savos treniņos un savās apmācībās, ka psiholoģiskā gatavība un sabiedrības drošības kultūra Latvijā ir ļoti zema šādām situācijām. Un mans jautājums varbūt ekspertiem būtu tāds, pie šīm krīzes situācijām un pie krīžu vadības un pie apdraudējumiem varbūt mums ir tomēr jānosauc vārds karš, kā to izdara mūsu kaimiņi, kas tikko iestājās NATO Zviedri, kas pateica Eiropas Savienībā civilās aizsardzības programmu ietvaros mēs nestrādājam, mums ir daudz mājas darbu, jo mēs gatavojamies karam. Paldies. Kurš grib šo jautājumu? Sākt? Jā, es varu sākt, jā. Droši. Pilnīgi pamatots jautājums, man liekas, un skaidrs, ka risku reģistrā daudzām valstīm militārais apdraudējums vispār nav. Mūsu gadījumā tas tā īsti nav. Mums ir arī civilā aizsardzības plānā minētas darbības, kas jāveic militāra apdraudējuma gadījumā, ir arī militāras valsts aizsardzības plāns un tā tālāk. Tā kā es pilnīgi piekrītu tā jautājuma daļai, kur tā vajadzība pēc iedzīvotāju apmācības, viņi iekļuv arī to vajadzību apmācīt, būt psiholoģiski gatavam. Jo viens ir iziet kaut kādus tos kursus apmācību reizes gadā, kaut vai to pašu pirmo medicīnas palīdzību, bet otrs, vai cilvēki būtu gatavi rīkoties, kad reālā situācija, kad ir asins un tā, un to var tikai ar apmācībām, ar treniņiem, ar kaut kādiem ingridām. Tā kā īsais stāsts ir, es zinu, ka, piemēram, arī vakar Rīgas pašvaldība organizēja pirmo no 8 semināriem tieši par rīcību krīzes situāciju, tā skaitā arī kara laika. Es teiktu, ka pasākumi notiek, riska dokumentus, militārais apdraudējums parādās ar konkrētiem uzdevumiem gan valsts institūcijām, gan pašvaldībām, gan arī komersantiem. Tas, kas varbūt, kur būtu jāinvestē vairāk laika un resursi, ir tieši apmācība, gan praktiski kaut kāda paņēmiena izdzīvošanai, gan arī otrs psiholoģiski. Un caur diskusijām, caur kara izspēlēm tas jau arī sāk veidoties. Bet te mēs, pateicoties šim jautājumam, aizgājām no korporatīvā līmeņa uz tā kā saucamo B2C, uz privātu personu līmeni, vai ne? Un tad ir pilnīgi cits mērogs faktiski. Tas vairs nav 100 cilvēku vienā maiņā. Mēs runājam par te 2 miljoniem iedzīvotāju. Un man pasaka apmācības, tas ir tieši kā mēs to varam norealizēt un kam tas būtu jādara. Tās ir tās pašvaldības, kas tā kā Rīga tagad saka. Sapcīti, kungi, kas tās pa formām? Es viņu neatpazīstu. Kas tas ir? Vugd. Jums kaut kas jauns iepirkums ir bijis. Ļoti labi. Raku, jo cilvēks ceļās iet pie mikrofona. Jā, tā laikam jūs nākošās paneļa diskusijas arī redzēsiet mūsu priekšnieku, un mēs esam ļoti pārstāvēti ļoti daudz. Veik ir vēl viens eksperts no civilās aizsardzības, Kreis civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķievers. Tāpēc mums arī šie jautājumi ļoti interesē. Tad varbūt es nosaukšu pilno nosaukumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Un paldies Vitalijam. Viņš tiešām daudz ko saka, to, ko arī mēs domājām, un mēs bieži kopā strādājam īstenībā. Daudz ir izdarīts, daudz kas ir uz papīrā, bet ir arī daudz kas darams. Paldies.
Jā, Edmunds Visendarbs. Man bija tāds jautājums, izmantojot iespēju, kad ir tik daudz labu speciālistu, kurus par kādiem es jūs uzskatu. Tomēr mēs runājam par kaut kādu tādu, jau tādu reakciju uz kaut ko. Varbūt būtu jāpakāpjas vienu solīti augstāk un varētu viens jautājums būt visiem, ar vienu atbildi. Kāpēc notiek krīzes? Kāpēc? Vienkārši, bet jūsu viedoklis. Mazliet filozofiski, vai ne? Jāni? Es domāju, ka mēs, tā ir daļa no mūsu ikdienas, un es domāju, ka tas līdzīgi kā daudz cits lietas, kāpēc notiek pandēmijas, kāpēc, es domāju, ka mēs vairāk strādājam uz to, ka viņas notiek. Ja? Un kā mēs viņām sagatavojamies. Mēs nedomājam par krīzēm kā par tādu notikumu, uz kuru vajag vienkārši pārkrustīties tikai, bet vajag vienkārši sagatavoties. Ir izejot visus soļus. Okay. Mēs visu dienu tam veltījām. Ja? Un viņas, kas ir interesanti, ne tikai tas, ka viņas notiek, bet tas, ka tā krīžu ietekme, krīžu finansiālā ietekme, ja mēs paskatāmies statistiski pa pēdējiem 100 gadiem, viņi ir palikusi lielāka, jo tās krīzes ir kļuvušas agresīvākas. Kaut vai klimata krīzes ir ar lielāku ietekmi, ar lielākiem zaudējumiem. Pārējie panelisti piekrīt vai kas papildināms? Un attiecīgi mums ir jāsagatavojas tam, ņemot vērā to, ka krīzes būs ar lielākiem zaudējumiem. Varbūt tas nebūs biežāks. Es domāju, ka es atbildēšu vienkārši, jo cilvēcisko faktoru neviens nav izslēdzis dzīvē. Jā, tāda daba, cilvēciskais faktors. Ojar? Es šajā jautājumā saklausīju drīzāk, kāpēc notiek krīze, ko mēs varētu darīt, lai viņas nenotiek, vai ne? Manuprāt, tas ir tas īstais jautājums. Tas, ko mēs varam darīt, es domāju, ka mums ir jāpieņem fakts, ka no visām krīzēm mēs nevarēsim izvairīties. Ja? Mēs varam izvairīties no daļas krīžu, bet no visām krīzēm mēs nevarēsim izvairīties. Tā kā labāk pieņemam tās, kā savā ziņā pieņemam tās kā dzīves sastāvdaļu, un izvairamies no tām, kurām varam izvairīties, un gatavojamies tām, kuras ir neizbēgams. Principā saule lec, riet un krīzes notiek. Okay. Tā, te ir jautājums. Šķiet, ka viens no beidzamajiem. Dzirdat? Jā, Vladislavs Jeršovs. Bija man jautājums, bet kolēģis tieši introduction stādīja tieši priekšā man jautājumu par karu. Ir mazākas krīzes, lielākas krīzes. Protams, mēs iestādē analīzējam tieši šo kā galvenāko krīzi invāzijas gadījumā. Un es pierakstīju Vitālija uzstāšanās laikā, citēšu darbiniekiem, kas iesaistīti krīžu vadībā, ir pienākums pildīt šos pienākumus. Un tad, analizējot tieši šo krīzi, esmu secinājis, vai tiešām saliekot šos pienākumus, mani darbinieki pildīs šos pienākumus šajā gadījumā, šīs krīzes gadījumā, kara gadījumā. Un varbūt kolēģiem man ir jautājums, kāda ir labā prakse analīzēt šos riskus, ja dalībnieki, komanda atsakās, vai ir labā prakse veidot dubultas, trīskāršas komandas, vai ne? Kā es varu paļauties, ka šādā gadījumā kāds neaizliks uz to robežu pusi, kāds uz to varbūt. Ja? Tieši šo risku vadīt un menedžēt šajā gadījumā, lielajā krīzē. Es varu to sākumu atbildēt, un tad kolēģi papildinās par tām komandām tālāk. Tas, ko es biju minējis, ka pašai saskaņā ar normatīviem aktiem tā saucamais kritiskais personāls, tie darbinieki, kas nodrošina kritiskas funkcijas, viņiem ir tā saucamais obligation to work, pienākums strādāt, un tas ir tas pats, kas ir Zviedrijā, Somijā, Igaunijā. Tas nav nekas jauns. Tā ideja ir tāda, ka lai tas komersants, un mēs visi esam atkarīgi no tiem kritiskiem pakalpojumiem, un tas kritisko pakalpojumu sniedzējs, viņš ir atkarīgs no tā personāla. Visi tie plānošanas pieņēmumi. Ja tie cilvēki neatnāk, tad principā mums sabruk viss sistēma, un tad efekts ir vēl sliktāks. Tas piemērs no tās pašas Ukrainas, ir arī kritiskais personāls, kas ir izņēmums no mobilizācijas, viņi netiek mobilizēti, pārsvarā.
bet viņam ir pienākums turpināt nodrošināt kritiskos pakalpojumus. Šajā gadījumā kritiskie pakalpojumi ir gan valsts institūcijām, gan pašvaldībām, gan arī noteikti veida komersantiem. Tas cits stāsts ir par to, ja viņi izvairēs un tā, ir tā likuma paredzēta atbildība, ka par izvēršanas mobilizācijas līdzīgi ir. Bet, protams, ka pamata problēma ir saprast, kurš ir tas brīdis, jo, kā es minēju, jebkurš objekts varētu tikt apšaudīts jebkura momentā, un mums varbūt nebūtu laika tos cilvēkus evakuēt vai paziņot par evakuāciju. Tur ir ļoti daudz diskusiju, un es domāju, noteikti mēs mācāmies no Ukraiņiem tā tālāk. Bet par otru daļu tad... Okay, vēl ātri, kungi. Jā, es varbūt gribētu piebilst, ka, manuprāt, laba lieta būtu divas lietas saistībā ar šo. Jo, protams, cilvēki ir pats svarīgākais. Nekas no tā, ko mēs te runājam, nekas no tā nestrādās x stundā, ja nebūs cilvēku. Ja, mēs varam plānus sataisīt, budžetus, infrastruktūru, visu kaut ko. Nebūs cilvēki, nekas nestrādās. Tas ir otrā lieta. Tātad tas ir ļoti svarīgs jautājums par cilvēkiem. Manuprāt, pirmais, ko vajadzētu darīt, un ko es redzu, ko dažviet arī dara, ir, ka mēģina apzināt šos cilvēku rīcības scenārijus. Vienkārši jautājot, ko tu darīsi x stundā un tā tālāk. Tas būtu pirmais. Un lai ko tas cilvēks izvēlētos, vienmēr pateikt viņam paldies. Paldies par to, ka tu mums pateici, ko tu darīsi. Jo pat tad, ja viņš saka, ka es laidīšos prom pāri jūrai, tas arī labi. Mēs zinām, kas notiks. Pirmkārt, tā būtu šis izzinošais moments. Otrā lieta, manuprāt, būtu, ka tiem, kas to vēlās, tiem palīdzēt. Palīdzēt sagatavoties, palīdzēt apzināt viņu scenārijus, ko viņi varētu darīt, ja viņi par to nav domājuši. Ja jūs viņiem palīdzēsiet, tad būs lielāka iespēja, ka viņi būs jūsu pusē. Ja? Un tas arī dos jums papildus informāciju par to, kāda varētu būt tie notikumi. Un visbeidzot, es domāju, ka jebkurā gadījumā, un tas arī, ko kolēģis teica, ka mums ir jārēķinās, ka cilvēki var pietrūkt, jo Ukrainas pieredze, lai man palabo cilvēki, kas tur ir bijuši, bet cik es saprotu, tad Ukrainas pieredze ir tāda. Pirmās 5 dienas ir tikpat kā nekas nestrādā, un pēc tam ir atkarībā no vietas 15 līdz 50% cilvēku iztrūkums. Okay. Ja? Par to jārēķinās. Es varbūt arī papildināšu to, ka tās dramatiskākais scenārijs, ja tur karš ir kaut kādā ziņā viegls scenārijs. Padomājam tomēr par tām situācijām, kad patiesībā ļoti ilgstoši nenotiek nekāda kara darbība, militāra kara darbība. Ir tā saucamais hibrīda apdraudējums, jeb tas grey zone, pelēkās zonas apdraudējums. Ja? Tas ir, kad tiek dažādi traucēti, savienojumi zemjūras kabeļi, kad tiek traucēts GPS sistēmas, kad tiek bloķēts Suvalku koridors, un tur vienkārši kaut kādā 50 km garumā ir hibrīda apdraudējums, un neviens apdrošinātājs jums neapdrošina kravas, kas nāk cauri tam Suvalku koridoram. Ja? Un visu laiku ir tāds ļoti ilgstošs, pat varbūt vairāku gadu garumā tāds neziņas periods, vai vairāk mēnešu garumā. Ja? Tā kā tāds skaidra krīze ir ļoti vienkārši, bet tāda ļoti neskaidra krīze, ja, kur tu nevar saprast, tad ir, nav, ir vēl grūtāks scenārijs. Mēs viņu izspēlējam, es zinu, ka citi profesionāļi arī tādas izspēlē, bet ir vērts pagatavoties arī tādā lietā, ja, kad cilvēki nesaprot, tad it kā nešauj, ja, bet it kā nav jāskrien nekur. Jā, tā. Jā, uz tādas pārdomu pilnas nots arī noslēgsim šo diskusiju. Savā ziņā man prieks, ka mēs pārtērējam laiku, jo tas kaut kur mazliet iedod to signālu, ka bija vērtīga diskusija, māja ar galvu cilvēki. Super, paldies jums par aktīvu dalību un sakām paldies mūsu panelistiem.